Jā, šis ir vienīgais pasākums Latvijā, kur mēs redzam, satiekamies katru gadu visu paudžu slēpotāju, sākot no tiem, slēpojuši ļoti seni, un līdz tagad lielākā viena daļa bijusi gan treneri, un ļoti liels prieks, ka kur paši vecāki nevar sagādāt tādu deksmi un prieku, kad var atbraukt katru gadu šeit Siguldā un parādīt, ka slēpotāji tie cilvēki, kuriem ir apskurs, un līdz pirmam veselumam var stāvēt uz tām slēpēm. Man ir patīkam sajūta. Patiesībā sacensības sākās jau vakar, jo bērniem tika izspēlēti 10 medaļu komplekti vecuma grupās līdz 10 gadiem. Un kopā mūsu skaits ir vairāk kā 220 dalībnieku, un tas ir ļoti daudz. Un jāatzīst, ka to arī redzam Olimpiskajās spēlēs, jo šogad mums piedalās 5 sportisti, kas izpildījuši A normatīvu, un tas ir tiešām daudz, jo vienmēr līdz šim ir bijuši ne vairāk kā 2, sākot ar Nagana Olimpiskajām spēlēm. Un arī labākais līmenis mums, teiks, jāsaka, Janais Vējnieks ir kompliments, Kristaps ir ļoti pacēlis to latiņu augšā tagad, jau mums ir sportists top 100 pasaulē. Aplausi Janai un Zvejnieku ģimenei. Un pat cik daudziem jums šīs vienīgās sacensības gadā, kurās jūs piedalāties, tad es novēlu visiem tieši šodien spēt sasniegt un parādīt savu labāko sniegumu. Lai jums veiksmīgi starti, dodamies ārā! Tātad joprojām S12 grupiņa uzsāk startu. S12, V12, S14, V14 un tālāk sāk mūsu paši cienījamākie. S80, V80, S70, V70 un tā uz leju. Tātad lūdzu, secība tāda, kad meitenes zēni, dāmas kungi, pa priekšu divas pašas jaunākās grupas un tad viss no cienījamākiem vecumiem.